viņam nav nekādas garantijas par rītdienu. Amen? Bet mēs zinām, ka Dievs sargā mūsu zemi, mēs lūdzam par mūsu zemi. Un es personīgi ticu, ka mēs vēl strādāsim kādu laiku. Aleluja. Es personīgi ticu, ka mums vēl ir dots kāds laiks. Un mēs vēl pastrādāsim evaņģēlija laukā. Saki, pastrādāsim. Amen? Labi, celsimies. Kungs, mēs tā pateicamies. Šodien mums ir viesi no Bauskas draudzes misijā. Aplausi! Mums ir Armands ar ģimeni un Daci, kas slavēs. Tā kā mums ir ciemiņi un viesi, mēs viņus mīlam, mēs viņus gaidām. Un mēs visi varēsim slavēt Dievu un baudīt, ko Armands arī runās, ko Svētais Gars viņam ir devis. Un tas ir brīnišķīgi žēlstības laiks. Amen. Saki, žēlastības laiks. Žēlastības laiks visai pasaulē vēl ir. Ir tikai kari vēl un karu daudzināšana dažās vietās. Un Eiropa jau bija puse Eiropa drupās. Un tomēr Eiropa atjaunoja 20 gadu laikā un skaties, viss ceļus atjaunoja un cilvēki atjaunoja savus namus un dzīvo tālāk. Bet mēs ticam, ka neskars vairs tās bēdas Latviju, jo 2 pasaules kari jau ir piedzīvot Latvijai. Gāja cauri 2 kari, un tāpēc mēs lūdzam, lai šitās ziepes iet garām mums. Es ticu, ka es tā varu lūgt Dievam. Es tā Lievam jau teicu, kungs jau 2 kari bija jau. Kungs pasargā no vēl 3. Aleluja. Un, protams, Dievs sargā. Un pasies, kā Dievs ir pasargājis, ja, ka neviena raķete nenokrita naktī uz Izraelu. Un tur jau, protams, ka zināja, nezināja, viss tās spekulācijas, bet tomēr cilvēki nav cietuši, cilvēku upuru nav. Un tas ir pats galvenais, amen? Katrs cilvēks, kas vēl dzīvo, viņš var pieņemt Kristu. Katrs, kas tiek nogalināts un nav pieņēmis Jēzu, viņš aiziet uz elli, un vairs viņam nav nekādas glābšanas. Un tas ir svarīgi. Kungs, mēs tev pateicamies, slavējam, godinam. Te pasargā Dievs mūsu zemi, pasargā Latviju, pasargā Dievs mūsu zemi, pasargā Lietuvu, Igauniju, Baltijas valsts, Latviju, mūsu zemi, mūsu tautu no kara, no asins izliešanas. Mēs tev lūdzam, kā 2 draudzes, kas tagad esam šeit kopā. Tās mēs tev lūdzam, ka tu pasargā, Dievs, mūsu nācijas no kara, no asins izliešanas. To, ko gribētu velns, kurš ir slepkava, bet tu esi nācis cilvēku dvēseles izglābt, nevis nomaitāt, kungs. Un mēs lūdzam, tev pieder visa vara debesīs un zemes virsā. Un tomēr, Dievs, tas ir tavs lēmums, ko tu atļausi un ko tu neatļausi. Un mēs tev lūdzam mieru šai zemē. Mēs lūdzam žēlstības laiku šai zemē, kungs, ka mēs varam tevi meklēt, varam evaņģēliju sludināt. Tās mēs lūdzam mieru šīm robežām, mieru šīm zemēm, kas ir šeit Baltijas tautām. Tās mēs lūdzam savai tautai žēlistību un mieru un pasargāšanu, kungs, ka nav šeit karu, nav asins izliešanas. Kungs, mēs tev lūdzam to visu Jēzus vārdā. Mēs pateicamies tev, mēs slavējam, godinam tevi, mīlam tevi, pateicamies tev. Un pateicamies tev par šo dienu, par šo rītu, kad mēs varam sanākt kopā. Mēs varam tevi slavēt, uz tevi raudzīties, kungs, jo tu esi mūsu glābējs, mūsu pestītājs. No tevis nāk visas labas lietas, no tava troņa, plūs žēlastība, plūs tavs svētais gars. Mēs slavējam godu, tu nemainies, tavi gadi nebeidzās. Pie tevis nav ne pārmaiņas, ne pārgrozību ēnas. Tu sēdi un valdi savā tronī, un tu nemainies. Mēs tevi pielūdzam, mēs tevi slavējam, mēs tevi godinam, kungs, mēs tev pateicamies. Slava gods tev, slava pateicīties, ka tu nemainīgi valdi savā tronī, kungs, un tu drīz nāksi un tiesāsi šo pasauli. Un, kungs, dari mūs gatavs, dari mūsu tautu gatavu, Dievs, lai tā atgriežas pie tevis, lai tā nožēlo savus grēkus. Kungs, lai tā pieņem evaņģēliju, ko mēs sludinam. Tās mēs tev lūdzam to visu Jēzus vārdā. Mēs pateicamies tev, slavējam, godinam tevi. Slava, pateicība, gods tev. Amen. Aleluja. Slavēsim Dievu. Ja tu esi Dieva valstības pilsonis, tev jādzīvo pēc Dieva valstības principiem. Un Dieva valstībā ir vairākas lietas otrādi, nekā mēs esam pieraduši. Jo, teiksim, pasaulē cilvēki saka, tad, ka man viss būs kārtībā, tad es priecāšos, tad es smiešos, tad es līksmošos, bet Dievs saka otrādi, priecājies, slavē Dievu, un tad visas lietas tavā dzīvē sakārtosies. Tā kā priecāsimies un slavēsim uz Dievu. Till
slavējam Tev, mēs godinām. Pateicamies par visu, ko Tu dari mūsu dzīvēs. Paldies Tev, mūsu Dievs, ka mēs varam priecāties Tavā priekšā, mēs varam līksmoties, mēs varam dejot, jo Tu mums esi mūsu Dievs un visu mūsu paļāvību ir uz Tevi, mūsu kungs. Slava Dievam par šo dienu. Aizmugurē, laikam, tur arī visi nomierinājušies. Svētdienskola. Svētī Dievs katru svētdienskolas dalībnieku Jēzus vārdā. Katrs tēvs, kas dodas uz svētdienskolu, audzē Dievs svētdienskolas dalībniekus, mūsu līderes, mūsu jauniešus. Jo bez jauniešiem mums nav nākotnes Jēzus vārdā. Slava Dievam, paldies lielam par uzaicinājumu šodien ciemos. Jā, ziniet, mums jau tāds paradums, kā mēs braucam ciemos, tad es Nilam parasti prasīju, ko ņemt līdzi? Viņš saka, ņem kliņģeri līdzi. Es saku, toči, varbūt kaut ko citu. Nē, viņš saka, bija labais, ņem kliņģeri līdzi. Tā kā, mums tāds ieradums jau sanāk, kā mēs braucam jau trešo vai kur reizi, vienmēr kliņģers mums līdzi. Sāļais jau pēc tam, jā, pareizi. Es viņam vēl prasu, varbūt saldo šodien, pamainām ko. Nē, ņemam sāļo. Ja sāļais, tas sāļais. Kliņģers. Jā, sāļš mums šodien kliņģers, jūsu cienastam. Halleluja! Ticu, ka jūs šeit nesiet reliģiozi cilvēki. Mēs, protams, kad braucam kliņģeri, vedam līdzi, kas tā pa ciemošās, ja neņem vīnu līdzi. Pareizi, ne? Jūs nesiet neviens reliģiozs cilvēks šeit. Vai jūs to dzirdat pa vīnu, mums momentā alkoholisms parātā, tikai ne to liekas. Vai liekas, kad Kristīgo centru misija kaut kas nav kārtībā Balskā, ja? Kaut kur ne to, pa to šķautni bišķīt aizgājuši. Tā kā atved jums arī Dieva vārdu vīnu līdzi. Zini, vēlreiz gribu pateikt, ticu, ka jūs nesiet reliģiozs cilvēki. Man viens tāds interesants anekdots ir par vīnu runājot. Vispār par alkoholu lietošanu. Anekdots. Labs anekdots. Es viņu kādreiz dzirdēju gadus 15 atpakaļ, neatceros vai no Zviedriem vai no Somiem. To tik saprot postpadomu mentalitātu, tādu, kādu jūs veišīt visi esiet. Amerikāņi viņi nesaprot, Zviedri un Somi arī nesaprot šo anekdotu. Viņam nav saprotams tādas darbības, tos tik saprot bijušās postpadomu valstis par dzeršanu, par alkoholu lietošanu. Zini, es ievēroju kādreiz, kad veči sanākuši alkoholu lieto. Es redzēju kādas ilustrācijas, kaut kādās filmās, vēl kaut kas. Viņi sanāk, viņi nekad pa vienam nedzer. Tas nav krievu mentalitātē. Jā, viņiem uzreiz vajag kādu. Vismaz divus, jā. Ot kā māsa saka, pareizi māsa saka. Māsa saprot, par ko ir tur, divus vismaz. Saprot? Un tad, kad viņi ir divi kopā, vai ne? Viņam uzreiz jāsastiķē. Tas ir, esat redzējis, izvēl kaut kāds monētas ārā, vai tur piecīt, vai cik otrs izvēl ārā. Viņiem uzreiz tā stiķēšana sākās tā. Kopīgošanās ap to alkoholu, tās pudeles nopirkšana, tā ideja kā tāda. Viņiem sākās tādā veidā. Un tad, kad viņi ieskurbuši, iemetuši, tad ienāk vēl viens iekšā, Peķa vai Vaša vai Koļa. Koļa nāk iekšā. Davai, seģis, daragoj. Un tad viņi nākošo pudeli atkal ņem uz tiķē. Viņiem jau pa trim, jā. Jau nākošais jau piedalās šajā pasākumā arī. Un tad vēl viens ienāk un atkal viņi stiķē. Viņam tās stiķēšana, saprot, asinīs. Tas ir viņu kultūrā, viņu domāšanā. Tas pats, kas tu dalies ar Dievu vārdu. Tie paši principi, stiķēšana, alkohola stiķēšana, pirkšana, tie paši principi darbojas ar Dievu vārdu. Tad, kad tev ir Dievu vārds un tad, kad tev Dievs izmanto, tu gribi ar kādu padalīties. Pareizi. Un tas tev vēlēšanās ir, tev svētais gars mudina kādu padalīties ar Dievu vārdu. Un tad, kad es ir māsu vai brāli padalījies vai vēl ar kādu brāli, tad vēl šie brāļi vēl ar kādiem grib padalīties. Tas pats princips, kādās postpadomu valstīs alkohola stiķēšanā. Es atceros, ka mēs bijām jauni, tur vidusskolas laikos ar kādu reizi, tur diskotēki bija, pirkām tur kādu pudeli no kāda kaut kur kaut ko. Un tu dalies uzreiz ar šo Dievu vārdu. Tas ir pieņemts, tas ir kultūrā, ka mēs uzreiz arī dalamies ar to pašu. Tie paši principi, kas alkohola lietošanā, tie paši principi arī darbojās Bībelē vai kristietībā.
nekautrējies nekad dalīties ar otru cilvēku ar Dieva vārdu, jo tu zini, ka Dievs tevi ir piepildījis, jo tu zini, ka ar tevīm ir Dievs, ka Dievs runā uz tevīm. Vienmēr dalies. Tas ir tā. To neviens cits nesaprot, to tikai saprot vietējie. Vietējie, jā, kas šeit atrodas, tiem, kuriem vārds ir dots, viņu saprast. Saprot? Kādu mēnesi atpakaļ, es zinu, ka tas bija Dievs, ka viņš uz manīm runāja, Arman, tavā dzīvē būs laiks, kad tu vērs vaļā muti, tikko tu vērs vaļā muti, un es jau darbošos. Tāpēc es to laiku gaidu, un es zinu, kad būs dziedināšanas brīnums zīmes manā dzīvē. Visam ir savs laiks un savu vietu zem saules. Un tavai labsajūtai piedāvāja to Jāņa evaņģēliju. No paša iesākumā rakstīts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvērt. Šodienas prediķa temats ir tādu vienu kristētības problēmu. Kā cilvēki klausās Dieva vārdu vispār? Tas ir ļoti tāda svarīga lieta. Kā klausās Dieva vārdu? Un tāpēc prediķa temats ir klausīties, paklausīt un izpildīt. Ir svarīgi, ka tu, kad Dieva vārdu dzirdi, tas vispār kristētības pats pamats, klausīties. Tu vari ar Dievu strīdēties, tu vari viņu diskutēt, tu vari neticēt, tu vari vēl visādas domas tev var būt galvā. Es nezinu, ar kodām problēmām tu saskaries, bet kristētības princips ir pamats klausīties. Klausīties. Vai tu pieņem vai nepieņem uzreiz visu, nezinu. Princips ir klausīties. Kad Dieva vārds tiek sludināts, pats svarīgākais, ka tu klausies. Vienkārši klausies. Noliec malā visādas idejas, visādas problēmas, visādus notikumus dzīvē. Vienkārši ņem un klausies. Un kristētībā viena tāda problēma ir, ka cilvēki klausās bieži vien un vispār neiedziļinās tajā lietā. Apostols Pāvils saka Timotejam, iedziļinies sevī pašā mācībā. Iedziļinies, viņš saka. Neklausies vienkārši tāpatās, kā mēs sakam, dafeņi. Kā? Dafeņi. Jā, bija, dzirdēju. Pa ko bija dievkalpojums? Pret grēku. Un ko mācītājs teica? Man tā liekas, ka viņš bija pret grēku. Un tādi notikumi, jā, tā kristieši bieži vien klausās. Kaut ko dzird, kaut ko nedzird. Man tā liekas, ka pret grēku bija, es nemaldos. Nu, normāli, katrs kaut ko bijis dzirdējis, laikam, no vienas puses. Un piedāvāju to vienu rakstu vietu, nākošo, arī no Jāņa evaņģēlija, 2. nodaļa. Tā kā es to teicu, mēs vīnu esam paņēmuši šodien arī līdzi. Un 3. diena bija kāzas Kānā Galilejā. Un Jēzus māte arī bija tur. 3. dienā bija kāzas Kānā Galilejā. Un Jēzus māte bija tur. Un ar Jēzu viņa mācekļi bija uzaicināti uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Jēzus viņai sacīja, sieva, kāda man ar tevi daļa par to? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Tur bija notlikti 6 akmens trauki ūdenim, pēc jūžu šķīdīšanas paraši. Un katrā no tiem sagāja no 2 līdz 3 mēri. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni. Un viņi tos piepildīja līdz malai. Un viņš tiem sacīja, tagad smeliet un esiet mielasta pāraugam. Un viņi to aiznesa. Kad mielasta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kad bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauc līgavainu. Un viņam saka, ik viens cilvēks vispirms tiek priekšā labo vīnu. Un kad vieti ieskurbuši, tad sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejā Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādam savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Halleluja! Es tev gribu ieraut iekšā šajos notikumos, aizvilkt apmēram uz austrumu kultūru, uz austrumu paradumiem, uz austruma pieņēmumiem. Mums kāzas notiek pavisam savādāk. Es esmu pārliecināts, un tu zini, mums kāzas notiek pavisam savādāk.
Man autodaļu veikals, kurā es strādāju, stāv pretī Bauskā, pretī dzimstrakstu nodaļai. Un es tur redzu, neteiksim, ka katru dienu, katru nedēļas nogali kāzas. Atkarībā kādas kādreiz bija kāzas padomju laikos, kad mēs bijām mazi bērni. Es atceros, mēs arī kādos 80. gadu kaut kāds sākums, kaut kāds vidus, kaut kādās 3 vai 4 kāzās bijām. Kā jau man latvietis, un man rādi daudz visādi. Un sieva to nesaprot. Viņa saka, kā tev var būt tik daudz radi? Viņa saka, visu gan Bauskā, gan Jelgavā, gan Rīgā, gan vairākās Latgales pilsētās, un kur tik Liepājā vēl visu radi. Kā mums tas ir iespējams? Viņa nesaprot, ka mēs apprecējamies. Viņai bija interesanti, ka tev visu radi ir apkārt. Un kāzas, kad es skatos uz tām kāzām, atšķirībā no padomju laikiem, kādas bija kāzas. Tā saprot, viņas zin tādas, ja padomju laikos tās bija kāzas plus mīnus 100 cilvēku, vai ne? Un viņas svinēja tā, teikšu, kā ir riktīgi deva pa buņžām vaļā, vai ne? 3 dienas bija normāli. Tās bija normāls kāzas, ka visi, tur ceļās augšā. Es tur kaut ko, tur sāku tur kūņoties pa tiem sieniem, un kur tik negulēja. Zini, kā vienmēr, parasti bija laukos, viņi parasti bija fans svinēt kāzas padomju laikos. Un mēs arī bijām melni puišeļu bērni, ko tik mēs tur nedējām pisāts podas pa tām kāzām. Un tas bija lielas kāzas, viņas bija ap 100 cilvēku un vēl vairāk. Plus mīnus. Kad mēs ar sievu precējamies 2002. gadā, mums bija 100 cilvēki. Plus mīnus 100 cilvēki bija kāzās. Un citi cilvēki nesot, kāpēc cik daudz vajag un tā tālāk un tā tālāk. Tagad kāzas ir. Es skatos tieši pie Rāclaukuma, kur notiek cilvēkiem kāzas. 10 cilvēki, 8 cilvēki, 12, 15. Retu reizi redzu, ka tur ir 20. Retu reizi. Tas ir brīnums. Šeit, tajā laikā austrumos, un tagad vispār, runājot par kāzām, ir pavisam cita kultūra. Tur, ja tev aicina, tu aicini no ģimenes locekļu vienu kāzās, tad visi jāaicina ir. Tu nevari pateikt, tā kā mēs tikai Nīlu uzaicināšu, un, teiksim, viņas sievu un pārējos bērnus neaicināšu. Visi bija jāaicina. Un parasti bija kāzas austrumos, arī tajā laikā uz 200-300 cilvēku. Tās bija kādīgi, ka viss ciemats, viss sāģis, viss, kas tur bija apkārt, visi bija ielūgti kāzās. Tā bija kultūra. Tās bija viņu pieņēmumi, viņu kultūra, viņu tradīcijas un tā tālāk. Mums Latvijā ir savas tradīcijas, austrumos tradīcijas pavisam savādākas, es to varu pateikt. Pavisam savādākas. Viņas nesaprotams bieži vien, neloģiskas ir mūsu domāšanai, bet viņam tās ir tradīcijas. Tie ir austrumi. Kā saka, Vostoketa tonkai ģela. Man ir kādi pazīstami. Viena sieviete no citas draudzes, armēnieta. Jau ļoti gados ar vietēju apprecējusies šeit. Mēs viņus sievu jau pazīstam gadu 30. Vai Azerbaidžāniet. Katra gan ar no turienes. Un ka viņi var parunāt par viņu kultūru, par daudzām lietām, kas notiek, kā ir Azerbaidžana, Armēnijā, tīra vietējiem parunāt. Nevis tā, ka tu aizbrauc tur varbūt uz nedēļu, bet vietējiem rīt parunā, esi viņu kolektīvā iekšā. Tur tik daudz visādas tradīcijas un pieņēmumu, ka tur pamaz neliekās. Tur ir nopietni. Tur. Vēl mums viens pazīstams ir arī šeit vietējais dzīvo arī no Azerbaidžānas. Jā, arī Azerbaidžānas. Tad mēs esam bieži, viņš bijis pie mūsu ciemos ar sievu, un tātad mēs bieži esam runājuši. Viņam parunāja, kā viņam pa kāzām, kāds viņam tur tradīcijas, kas sāk stāstīt, tu vispār nesaproti, kāda loģika tam visam ir. Tad elementāra lieta. No abām pusēm, no jau laulātajai puses satiekās no sākuma abas divas mātes. Tradīcija viņam tā ir kultūra, un tas ir pieņemts. Tur ir, runājot par laulību, tas sievietei tur ir mātei ļoti liela ietekme uz šo lietu. Satiekās no sākuma divas mātes savā starpā, divatā. Vēl tik nedaudz apkārt tur ir minimāli Līgava un vēl tur minimāli kaut kāda rāda minimāli. Un ja viņi savā starpā sapratīsies, abas divas sievietes, tu saproti, jā? Jā, ja sievietes sapratīsies. Zini, katrā mājā ir savu virtuvi. Zini to teicienu, jā? Un tagad satiekās divas virtuves kopā. Ja neies trauki pa gaisu un nebūs tāda kašķēšanās, ja sievietes sapratīsies, atradīs kopēju valodu, tas ir vēl joprojām tas tā ir. Tu nedomā, ka tas ir bijis 2000 gadu atpakaļ. Tas vēl joprojām tagad tā ir tāda kultūra, tādas tradīcijas.
saknēs. Un ja viņas sapratīsies, tad viņu skatījumā viņas dod kā mātes abām pusēm svētību, laulību. Viņa dod svētību. Ja šīs sievietes mātes divas nesapratīsies, nu tad tur ne laulības nebūs, neatkarīgi, ko grib vai negrib jaunlaulātie. Varbūt paši savā starpā viņi gar pār visādiem tur, kā saka, maigi izskoties upuriem vai kaut ko tādu, bet viņi svarīgi ir, lai sievietes mātes saprastos. Kultūra tā ir viņa. Tev liekas, kāds tas saka, to viss sakars, ne jau mātes dzīvos ar viņu, kā saka, dzegulēs. Jaunlaulātie paši dzīvo savā starpā. A viņiem ir tā. Tā kā Vostoka ta tonkai ģel, to es tev toču varu pateikt. Un kāzas kānā galījā. Un uzaicināt ir uz 200-300 cilvēki. Iedomājies. Un visiem tagad sāk dzert, protams, vīnu. Līksmība, prieks, dejas, kā jau austrumu kultūrās, un tā tālāk un tā joprojām. Un līksmojās, visi priecājās, laimīgi, priecīgi ir jaunlaulātie un ciemiņi un kaimiņi un tā tālāk, un pēkšņi, opā, izbeidzās vīns. Mēs izbeidzās vīns. Tu zini, ko nozīmē austrumos izbeigties vīnam kāzās? Mums tas ir, tā kā es tev teicu savādāk, veču, kas tur ir, nu cik jums tur vajag? 30 eiro, ņem tricaru. Cik vēl, jā, nu piemet džekiem klāt, aizēj nopērciet alkoholu, aizskrieniet te patās. Vēl veikals vaļā līdz 10 paspēsiet. Vai ne? Mēs tā parasti darīt. Jā, ja būtu mūsu pasaulīgas kāzas, pie mums tā notiktos. Viņu izpratnē, tas nav saprotams, kā kāzu laikā var beigties vīns. Ar šo līgavaini nav kaut kas kārtībā. Ja viņš nevar parūpēties par kāzu norises ceremoniju, ja viņš var parūpēties par galdiem, ja viņš var parūpēties pēdamo dzeramo par vīnu, viņš neparūpēsies arī par savu sievu un par savu ģimeni. Viņiem ir tāda izpratne uzreiz. Tas nav pieņemams, kad austrumos beidzās vīns kāzās. Tas ir šoks visiem. Pat tāpēc, ka par to vispār nerunā atklāti. Tad tu domās, tad tu līgavaini toču kaut kas nav riktīgi. Tas ir kaut kāds, kreisais, kā mēs sakam. Saprot? Nenopietnas cilvēks. Grib precēties un vispār neko nevar norganizēt normāli. Vispār ne par ko nedomā, lidinās kaut kur apkārt. Kā viņš vispār jau gādās par ģimeni? Zini, kā austrumos ir? Pieņems, ka sieviete nestrādā. Viņi nodarbojas ar bērniem, viņi nodarbojas primāra mājasēmniecību un tā tālāk un tā joprojām. Viņas nestrādā, pārsvarā nestrādā. Un tas ir vīriešu pienākums rūpēties, protams, par sievu pirmā kārtām, otrām kārtām par ģimeni. Tas ir vīriešu pienākums. Tāds viņiem ir tradīcijas. Un viņiem nav vīna vairāk. Viss ir beidzies. Jēzus mātiņiem saka, Jēzu, klausies, viņiem nav vīna. Jēzus padomā par to visu. Sieva paklausies, kāda mums daļa ar to visu vispār ir? Kāda mums ar to visu ir daļa? Jēzus, kad nācis ir, viņš ļoti lielā mērā ir izmainījis, vēlējis izmainīt ne tikai viņu ticību, ne tikai viņu ambīcijas, viņu reliģiju, bet arī dažādā mērā kultūru viņu. Kultūra, kura iet pretstatā ar Dievu vārdu. Pretstatā. Tāpēc svētos rakstos sacīs, jūs esat tagad pieņēmuši godāt visādas lietas, mazgāt visādas kannas un pannas un šķīstīt un destoties no kaut kādām dārzaugiem, visādiem badiem, nevajadzīgām lietām. Bet esiet novārtā atstājuši galveno. Saprot? Galveno, viņš saka. Jūsu kultūra, jūsu tradīcijas, jūsu pieņēmumi iet pretstatā ar Dievu vārdu. Tāpēc Jēzus viena no viņa aicinājumiem izmainīt viņu vēsturisko iesakņojušos kultūru tradīcijas, kuras iet pretēji Bībelē. Kuras iet pretēji Dievu vārdam. Saproti? Un Jēzus iesaka sievu, kāda mums sakars ar to visu ir. Mums ar tevi nav nekāda sakara, lai viņi paši rūpējās par sevi. Par saviem pasākumiem, par visādām lietām. Un viņš sēž vienkārši tāpat tālāk. Un saka, man šobrīd nav par ko runāt, man stunda vēl nav nākus, un neviens viņu ar vispār nepazina tajā laikā. Runāja par dziedināšanām, brīnumiem, zīmēm. Rakstīts svētajos rakstos.
Tā ir tikai Jāņa evaņģēlija 2. nodaļa. Rakstīts, ka viņš vēl savas spējas dievišķās vēl vispār nav atklājis. Cilvēki viņu vispār nepazīst. Viņam nav nekāds izprats, kas tāds ir. Vienīgais, ko viņi domā, tāds pats reliģiozais, kā mūsu rakstu mācītāji, farizēji un tā tālāk. No šīs pašas čautnes viņi ir. Tāds pats. Pateic kaut ko. Viss. Dzīvojam tālāk. Viņi saka, man stunda vēl nav nākusi. Tad sieviete, māte viņu, saka kalpotājiem. Paklausieties, veči, es nezinu, ko tas viss beigsies. Bet es varu pateikt jums vienu, ko viņš jums teiks to darīt. Vai citiem vārdiem sakot, ņemiet vērā. Ko viņš jums teiks, ņemiet lūdzu vērā. Zini, mums kristētībā ir tāda viena lieta vispār. Pagājušā nedēļā vai šito nedēļu tu biji šāds kašķēšanās ar šādiem tādiem kristiešiem, ar draudzes vienas mācītājs sieva pat arī iesaistīts visādās tādās lietās pa to Facebook. Daži cilvēki zina, par ko es te šorīt runāju. Zini, man ir tāds jautājums kristiešiem, ka viņi lasa Dievu vārdu. Viņi vispār domā, ko viņi lasa? Nevienmēr. Laikam nevienmēr. Un ļoti būtiski, ka nevienmēr. Kad tu lasi Dievu vārdu, iedziļinies svētajos rakstos, domā līdzi. Tas ir pats galvenais, ka tu vispār klausies viņu, kā es teicu no sākuma. Ka tu esi spējīgs viņu klausīties. Kad kristietis sāk ticēt Dievam, tas notika visiem cilvēkiem. Viņš uzreiz sāk mācīties svētā gara skolā. Automātiski sāk mācīties svētā gara skolā. Automātiski tas notiekas. Vai tu to saproti, vai tu nesaproti, vai kā tu domā, es nezinu arī. Sākās svētā gara skola. Un svētā gara skola sastāv tāpat kā parastā, laicīgā skola. Ir no sākuma pamatskola, pēc tam ir vidusskola, un pēc tam ir augstākā mācība iestāde, kas tev vēl vairāk pietuvina reālai dzīvei. Ir daudzi kristieši, kuri var sēdēt, runājot par Dievu vārdu klausīšanos, vienā un tajā pašā klasē. Ilgstoši sēdēt, saprot? Ilgstoši sēdēt vienā un tajā pašā klasē. Un mēs neaizdomājas to, ko viņi dzird, runājot par šo grāmatu. Vai viņi vispār klausās un domā līdzi. Klausās un domā līdzi. Par ko runā svētie raksti. Un tas, ka es vēršu tagad muti vaļā, vai tā būs svētība vai lāsts galu galā. Saproti? Vai svētība vai lāsts. Ir svarīgi, ka tu klausies Dievu vārdu. Un tad, kad tu sāc labprātīgi klausīties Dievu vārdu. Nākošais etaps, uz kuru tev aicina Dievs un ievelk iekšā. Nākošais etaps. Paklausīt Dievu vārdu. Vai ņemt viņu vērā. Piekrist Dievu vārdam. Es piekrītu, ka daudz cilvēku nepiekrīt Dievu vārdam. Vai viņu dažādi tulko. Svētie raksta, ka Dievu vārds ir dots tiem cilvēkiem, tiem kristiešiem. Pareizi izprast viņu. Pareizi viņu izprast. Tiem, kam viņš ir dots, tiem, kam Dievs ir devis. Saproti? Un Dievs grib vēl un vēl un vēl dot, lai cilvēki pareizi izprastu Dievu vārdu. Pareizi domāt līdzi. To, ko tu dzirdi un to, ko tu lasi. Aizdomāties par to, par ko šeit īsti Dievs runā uz manī. Vai viņš runā uz manī? Un kas aiz šiem notikumiem vispār stāv? Kāda tam ir loģika vai nozīme manā dzīvē galu galā? Saproti? Tu vari sēdēt dēļ savas domāšanas, saprašanas ilgstoši kādā klasē. Saproti? Ilgstoši sēdēt. Viss, kas notiek draudzēs, viss, kas notiek kristīgajā dzīvē, viss, kas notiek visur apkārt, šeit rakstīts ir svētajos rakstos.
Tāpēc Pāvils nejokojās un nedzen hokmu, kā citreiz liekas. Viņš saka Timotejam, paklausies, tu puišel, 20-gadīgs puišels. Ja tu gribi būt veiksmīgs un gudrs šajās lietās, runājot par draudzes celtniecību, iedziļinies sevī pašā un mācībā. Vairāk man nav ko tev teikt. Pamats tas ir. Saprot? Iedziļinies sevī pašā un mācībā. Un domā līdzi to, ko tu lasi. Tās vēstules, kuras es tev sūtu. Vairāk kārtīgi. Domā līdzi. Tām ir ļoti dziļa jēga, ja tu to sapratīsi un gribēsi saprast. Ja nesapratīsi, būs tā, kā būs. No sākuma, tad, kad tu mācies Svētā gara skolā, lai tu iemācītos klausīties Dievu vārdu. Tikai klausīties Dievu vārdu. Klausies, vienkārši sēdi un klausies un iedziļinies. Dažiem cilvēkam tā kā vajadzīgi veselu gadu. Vairāki gadi es to varu pateikt. Līdz nākošajam etapam. Tāpat kā pamatskolā. Ir 8 gadi bieži vien cilvēki vajadzīgi, lai viņi sāktu paklausīt Dievu vārdam vai piekrist. Neiet kompromisā, neiet tarānā uz Dievu vārdu. Bet piekrist Dievu vārdam. Tu nekad nevarēsi pildīt Dievu vārdu. Nekad tu nevarēsi izpildīt Dievu vārdu, ja tu viņam nepiekrīti. Tu to vari kaut kādos veidos varbūt reliģiozi izdarīt, neticībā. Bet ja tu gribi pildīt Dievu vārdu, ja tu gribi būt ne tikai vārda klausītājs, bet darba darītājs, un ja tu gribi, lai tavu ticība būtu dzīva, tev ir jārīkojas pēc Dievu vārda. Ja tu gribi savā dzīvē dziedināšanas brīnums uz zīmes redzēt. Ja tu gribi būt reāls kristietis, saproti? Reāls. Ir daudz kristieši, viņi ir vidusmēra kristieši, saproti? Vidusmēra kristieši. Tā pa vidu peld, visi kārtībā tā. Plus mīnus. Jā, viņi piekrīt tur Dievu vārdam. Tādu uz kompromisu neiet. Vai, kā es saku, palikuši vidusskolas līmenī. Vidusskolas līmenī. Teorijas līmenī. Vidusskola tev joprojām ir teorija. Tu zini to? Pārsvarā tur ir teorija. Ja tu gribi piedzīvojumus ar Dievu, tev jāpāriet uz augstskolu. Svētā gara skolā, Svētā gara mācību iestādē uz augstskolu, kur tev vēl vairāk pietuvina Dievam, kur tu vari izvēlēties savu kalpošanu, kādā no 5 šķautņu kalpošanā. Zini, par ko ir runa, ja? Tu lasi svētos rakstus. Dažādas vēl citādas kalpošanas. Dievs to vēl vairāk ieraud pie sevis iekšā, ja tu to gribi. Tad to jāturpina mācības ir augstskolā. Svētā gara augstskolā. Tu saproti, par ko ir runa? Visi izprot. Svētā gara augstskola. Tas ir ļoti tūs attiecības ar Dievu. Tas ir dziedināšanas brīnums zīmes tavā dzīvē. Actions. Tu nekad līdz actionam netiksi, kā es saku. Ja tu netiksi galā ar Dievu vārdu klausīšanos un Dievu vārdu uzņemšanu. Saproti? Tu netiksi galā, ja tu esi kompromisā ar šo grāmatu. Ja tev būs savu uzskatu un savu domāšanu. Daudz cilvēki, kuriem ir savu uzskatu, savas domāšanas. Un tu paskaties. Tu nevajag pat īpaši cilvēku runāt vai parunāt viņu, pasties viņu dzīvi. Tu saproti, ka tas ir vidusmēra kristietis. Jā, viņš var dedzīgi lūgt, jā, viņš var daudz lietas arī draudzē darīt. Viņš var iet, viņš var darboties. Bet to jau arī nebeidzās kristīgā dzīve šeit uz zemes, saproti. Tas nav Dieva platums, garums, augstums un dziļums, pa ko runā Pāvils. Tas nav tas. Vēl tev līdz tam jāaug, ja tu to vēlies. Platumi, garumi, augstumi un dziļumi. Viņiem cilvēkiem, kristiešiem liekas, ka beiguši viņu vidusskolu ir.
video mācību iestādi. Un visa pasaule jau viņiem ir kabatā. Viņi ir iepazinuši Dievu visā pilnībā. Visā pilnībā. Viņiem tā liekas. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts. Parunāt cilvēku par kaut kādām lietām dziļāk par Dievu. Saprot, viņi nesaprot, par ko tu runā. Par kādiem platumiem, garumiem un augstumiem dziļumiem vispār tu runā. Un tad, kad es pasaku, saprot, bet par to ir rakstīts Bībelē, tu lasi Bībeli? Nu jā. Kā pa ko? Tu aizdomājies, pa ko Dievs runā platumu, garumi, augstumu, dziļumu? Tas ir no limit. Saprot? Tas ir bez limita. Tas, ka tu Dievu var iepazīt un iepazīt šeit uz zemes dzīvē. Un viņš nekad nebeigsies tā iepazīšana. Es tev varu pateikt. Tas ir bez limita. Platumu, garumu, augstumu, dziļumu. Un vienmēr kristieši nesaprot to. Par ko tu īsti, brāl, runā? Es runāju par svētiem rakstiem. Šeit tas ir rakstīts, lasi. Ja? Nu rakstīts ir, bet ko tas nozīmē viss? Cilvēki, kuri ar Dievu ir 30 gadi, pat neiet runa par jauniem kristiešiem. 30 gadi, 25 gadi. Tas jau ir stāsts, saprot? Tas jau ir stāsts. Cilvēki vienkārši paliek kādā no klasēm. Es nezinu, kurā klasē katrs ir. Vai pamatskolā vēl muļļājās. Vai varbūt jau kaut kā tikuši vidusskolā iekšā. Nokārtojuši vidusskolas pārbaudņu eksāmenus. Kad tu katru skolu beidz, ir pārbaudņu eksāmeni. Tu zini to, ja? Tāpat arī Svētā gara skolā ir pārbaudījumi eksāmeni. Lai tu ietu tālāk ar Dievu. Dievs tev pārbaudīs vēl un vēl un vēl. Par tām vājām vietām, kas ir kristiešu raksturā. Pa vājām vietām viņš parasti sit un pārbauda. Viņš spēcīgās vietas tavs zina un pazīst. Tāpēc viņš arī ved uz priekšu, izmantojot šīs spēcīgās vietas. Kas Dievam interesē tavā raksturā? Kas ir cilvēka raksturs? Viņa audzināšana, kultūra, viņa vecāki formē viņa raksturu. Viņa skolas biedri, pagalma draugi un biedri bērnībā un jaunībā, skolā, kurā viņš mācīsies, ar cilvēkiem, kurā viņš būs to kopā, kāda būs viņa profesija izvēlētā, kur viņš strādās, kāda būs viņa darba kolēģi un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss formē cilvēka raksturu. Kas viņš gal galā beigās sanāk? No tā viss formējās. Un Jēzus māte saka kalpotājiem, ko viņš mums teiks, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmens ūdenstrauki pēc jūdu šķīstīšanas pārašu. Un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri tilpumā. Ja mēs stāv kaut kādi ūdenstrauki vispār reliģiozam pasākumam domāti. Viņi nav domāti, lai viņos vispār vīnu liet iekšā, vai vēl kaut ko liet iekšā. Tikai vienīgi ūdeni un viss, saprot? Tu mājās savās mūsu Eiropas, burkā vai kaut kādā traukā var liet, ko tu vēlies. Tas vispār nevienam neinteresēs. Ko tu tur lej vai ko tu tur nelej. Viņiem viss savādāk. Šie akmens ūdenstrauki paredzēja tikai vienīgi reliģiozām pasākumu šķīstīšanos. Es lasīju svētos rakstos, ka viņi atnāk no tirgus, tad viņi šķīstās un tur slakās un vēl visādas lietas visu pasākumu. Grib izprast austrumu kultūru, aizbrauc padzīvos turēt. To būs interesanti, tic man. Tu, ka jumtu tev nesīs nost. Un daudz visādi jautājumi būs. Loģikas tur nav nekādas daudzām lietām, kas notiekās. Kultūra. Loģikas nav nekādas, jā. Bet noteikti tas tā. Tu liekas tādies akmens traukos, tu nezinu, var liet, ko tu tur vēlies. Tas vienam neinteresēs. Mūsu izpratne. Viņam tas nolika priekš šķīstīšanas. Un šiem traukiem nedrīkst viņus tā vienkārši ņemt un kaut ko liet iekšā. Kas tev vienāk prātā? Un stāv šie ūdenstrauki. 2 līdz 3 mēres esmu dzirdējis, ka tas apmēram uz 20-30 litriem ir. Neesmu speciāls par veco laiku mērvienībām, bet esmu dzirdējis. Apmēram katrā traukā sēd 20-30 litri. Vēl tas trauks akmens, tas nav 5 kg. Vienkārši katrs trauks apmēram vēl sver uz kādiem 15 kg. Plus vēl 23 litru ūdens. Tu stādies priekšā, kas tas pa svaru ir. Tas apmēram viņu nesīs plus mīnus kādiem 25-30 kg jau svaru. Rakstīts tālāk.
Ja es viņiem sacīju, piepildiet traukus ar ūdeni. Un viņi tos piepildīja. Sulāņi, kalpotāji. Piepildi traukus ar ūdeni. Un ko tālāk? Piepildījām mēs viņus ar ūdeni. Nu, un ko tālāk mēs tagad darīsim ar viņiem? Viņi piepildīja viņus ar ūdeni tikai tāpēc, ka viņos var liet to ūdeni iekšā. Un tas vēl nav tik vienkārši. Tas nav tā, ka tu mājās paņem attaisi krāniņu un piepildi kaut kādus traukus ar ūdeni. Tev jāiet ārā uz pilsētas otru galu uz aku. Tas trauks tev jānes ir kādu pusstundu. Un tagad viņi visi iet kopā, šie 6 ūdens nesēji. Iet pakaļ ūdeni pēc Jēzus norādījuma. Šīm reliģiozā cilvēka norādījumiem. Iet ārpus pilsētas uz aku pēc ūdens. Visi 6 kopā, nesdam šos lielos traukus. Un zini, kā jau parasti tas pieņems arī viņu kultūrā. Un bērni skrien pakaļ, hei, šitie ūdens nesēji, šitie āksti, tas ir labais. Viņiem tak prasīja vīnu tur. Es nezinu, kas būs, šie skrien, iet pēc ūdens pakaļ. Būs hokma tūlīt, būs tūlīt labais. Es saprotu, viens tur, bet 6 gabali. Iet pēc ūdens tagad pakaļ. Būs labais. Bērni tik skrien pakaļ un tik smējās. Zini, es redzēju vecās filmas kaut kādas. Tie vienmēr bērni pa visu zina, viss, kas notiek. Pasākumos vienmēr visu zina. Viņi gan pirmie vienā galā ir, gan pirmie otrā galā ir, un pa vidu vēl visu redzējuši, un ātrāk atnesīs ziņas, nekā tev liekas uz mājām. Ko Jānis vai Pēters vai Lienīti ir izdarījuši. Vecāku, tas ir kādā ābeļdārzā vai vēl kaut ko. Viņi vienmēr izzinājās. Pat policija bieži vien tik daudz atceros, nezināja mūsu bērni, ka bijām. Cik viens mēs pa otru tik ātri visu uzzinājām. Un skrien un ūdens nesē. Un apsaukā viņus. Ūdens nesē. Un tie ņem tos lielos, tos traukus ņem un stiep tagad. Pēc Jēzus norādīja. Stiep uz aku. Piepilda ar ūdeni. Vēl tur pusstunda paiet. Zin kā, ar tādu maisiņu laid iekšā dziļumā un tik velc pa 5 litriem ārā. Cik tev ilgi tie 6 ūdens trauko jāpielē ir. Cik vēl laiks tam visam vajadzīgs ir. Un viņos tās domas rosās visu laiku. Ko mēs vispār darām? Mums pateica, ka mums ir jānes ūdens. Vīns. Mums pasūtīts ir vīns. Ko mēs visam darām? Es saprotu, būtu 3. diena, kad visi jau pohaini būtu, riktīgi piemetušies, jau vispār nesaprotu, ko dara. Nē, vīnu vairs nevar, davai ūdeni tagad dod. Tikko kāds bija sākušās, iekarsušas, un jau varēja beigties, ja nebūtu vīna. Lai šie akmeņi ūdens nesē šo ūdeni šajos traukos, un pēc tam šos traukus vēl nes atpakaļ uz turieni. Viss tas ceļš. Un vēl tie bērni skrien un apsaukā viņus un ņirgājās pa viņiem. Ūdens nesē. Būs labais tuīt kāzās. Mēs gribam pastīties, kas jums būs veči. Un viņos tās domas divas, ko mēs vispār darām. Mums pateica, ka mums vīnu vajag. Mēs ko darām? Mēs ūdeni nesam. Mēs nesam ūdeni. Mēs, cik esam apkalpojuši kāzu, tāda hokma vēl nav bijusi, tāda piedzīvojuma mums. Tādi notikumi vēl nav bijuši. Ka mums jānes ir ūdens. Nenormālais daudzums, 150-180 litriem apmēram. Un neticība viņos ceļās. Pamest tos ūdens trauks, vilkt vispār projām no tā visu notikumu. Ka mēs vispār šajā visā pasākumā būsim šīs kāzas vispār izjaukuši. Ka mums vēl pletnes nedabūnam pa šādiem podiem, ko mēs te taisam. Kārtīgi neatslāna mūs, vēl ar akmeņiem nenomētā. Mums no darba palaidīs, tas ir garantēts jau. Tu esi bijis restorānā. Tad, kad tu pasūti, nezinu, kafiju, tev ūdeni atnes. Tas nepoņau. Labi, cilvēks jau kaut ko sajauc un pastāst viņam, saprot, man nevajag ūdeni, es ūdeni nesūdu, man vajadzēja kafiju vai tēju vai sulu, un atkal tev atnes ūdeni. Un tu saproti, ka tiem sulaņiem kaut kas nav kārtībā. Pareizi, ne? Tu vairs uz šādu restorānu labāk apiet tur šo restorānu. Un tu viņu visu dzīvi atcerēto šādu restorānu savā dzīvē.
Kad tev visāk stūrē kaut ko citu iekšā. Tev vajag vienu, tev nes ūdeni. Bet dīvains kaut kāds restorāns. Vai tu pasūti vienu ēdienu, tev kaut kādu citu pavisam atnes. Jā. Tādu suleņus uzreiz apkalpotais no restorāna palaist vaļā, ja tāds pods kāds taisīt. Uzreiz. Guļai Vasja, kā saka. Paldies par sadarbību. Kā pieņemts teikt, nu, tu strādā vēl tajā kaut kur restorānā? Nu, nē, es nestrādāju, es aizgāju projām. Tur tāds problēmiņas bišķīt radās, vienkārši palūdzu aiziet. Humāni tā pasaka, palūdzu aiziet. Neizmet ārā, kā mēs kādreiz runājam, padomā, palūdzu aiziet. Mēs iztiksim bez tādiem pakalpojumiem. Jā. Un visu laiku šīs domas šajos ūdensnesējos rodās. Kas mums par šiem podiem būs? Tādus cīpars mēs vēl neesam taisījuši. Nest uz galdu ūdeni. Tas vispār tas nav saprotams. Un Jēzus arī neviens nepazīst. Īstenībā kaut kāds reliģios cilvēks, kaut kāds fanātiķis, kaut kāds, kā jau visi. Atceries, pa kuriem ir runa? Dēma visādi, kas bijuši pirms viņa visādi viltus pravieši. Gan jau viens no tiem ir. Uzmeties tagad viens tāds ir. Kas tev ūdeni guļķo. Un rakstīts tālāk. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mīlesti pāraugam. Un viņi to aiznes. Ienāk iekšā pa durvīm saviem lieliem traukiem. Noliek tos trauks tur patās. Visi uzreiz. Opā. Kaut kā trauki ienāk kurš iekšā. Ūdens, kas tu vēl cits var būt? Ūdens, tie tak ūdens trauki. Viņi tur pat arī stāv. Pēc jūdu paržām. Pienāk uzreiz galdu uzraugs klāt. Kur jūs bijāt tik ilgi? Kur jūs tik ilgi bijāt? Jūs ātrāk nevarējāt. Es tā tik tos viesus vispār te varu noturēt, viņus nomierināt, ko tūlīt vīns būs. Mums te bišķīt, kā saka, ņelatkas kaut kāds. Tūlīt viss būs kārtībā. Drusciņi uzkavējieties kāzu vietu, padeļojiet, padziediet, tūlīt viss būs vīns, viss būs kārtībā. Maķinīt uzgaidiet. Viņš pieci satiek šos sulaidus, kur jūs tik ilgi esat bijuši. Tu ātrāk jūs nevariet izčamāties. Cilvēkiem nav vīna. Ko par manu prestižu vispār padomās? Es ne jau pirmo reizi vien apkalpoju šādus galdus. Es esmu nolīgts, ar mani nolīguši. Es jūs esmu paņēmis darbā. Tas viss mūsu biznes var aiziet uz gruntveču, ja jūs tā turpināsiet darīt. Kaut kur planēt apkārt, staigāt apkārt. Staigāties tur, kur nevajag. Un ko jūs šos traukos vēl esat atnesuši? Es taču jums prasīju vīnu. Ko jūs esat atnesuši? Iedomājies to situāciju. Ko jūs esat atnesuši? Jūs saprotat, ko jūs vispār dariet? Jūs domājat ar galvu. Es saprotu, tie mazie bērni, kas jums tur skrēja te apkārt, tie ar ko nedomā. Bet jūs ar pieredzi, pieauguši vīrieši, atnes ūdeni. Un galdu uzraugs saka, tāds zavals, kā saka, vai promaks man vēl nav bijis dzīvē. Tādi podi vēl nav bijuši. Ko tagad darīt, es nezinu. Man nav idejas vairāk. Viss laiks, kas bija veltīts, lai es to vīnu dabūtu, viss sagādāt, nodrošināt, viss ir pagājis. Viss resursi ir izsmelti. Es taču vairāk viņiem nevaru patikt, vēl veči jāgāja 3, 4, 5 stundas. Kamēr mēs vēl tādu daudzumu vīnu dabūsim. Tu stādies priekšā to visu ilustrāciju. Ne jau viss, kas rakstīts Bībelē, tas ir šajos ruprēģinot 11 pandos, ne jau viss ilustrācija, to viss sīkumu izstāstīt. Domā līdzi, kāda apstākļa reāli tur varētu būt. Un ko mēs tagad darīsim ar šiem traukiem? Ko jūs, veči? Jūs nesaprotiet, ko jums lūdzu? Jums vīns tika pasūtīts. Jūs skraidiet ar tiem traukiem apkārt. Pakām visādā. Vīns bija, saprot. Ko mēs tagad darīsim? Jūs domājat vispār līdzi? Kaut kas tāds vēl nav bijis, viņš saka. Kaut ka tādi podi vēl nav bijuši, ne dzirdēt, ne redzēt kāzās.
Ko padomās par mani? Ko palīga vai ne? Pa visiem kāzu viesiem. Kas tās pa kāzām vispār ir? Tas, ka es no darba esmu palaists, tas ir jau garantēts, saprot. Tā jau ir garantija. Firma garantē par šādām lietām. Kad man te vairs nav ko darīt. Un es nevarēšu nevienu tur atrunāties, tāpēc, ka bija šitāda un tāda apstākļa un vēl kaut kas notikas. Tas vienam neinteresēs. Tu biji atbildīgs par galdiem. Tu biji kā uzraugs. Mums vēl vienu uzraugu vajag, kas tev uzraugu vēl paņem darbā. Tu biji pa visu atbildīgs nolikt šeit. Galdu uzraugs, kurš visu organizē, visu dara un pa visu domā. Nekas nav izdarīts. Viss salaists grīstē, saprot, viss tās kāzas. Pa to visa pilsēta, visa, kas tur rakstīts, visa Galilē, visa kāna, visa apkaipa runās. Tu momentā visu uzzinās pa tādiem galdu uzraugiem. Visa apkaipa. Viņam darbu nedabūt, es nezinu, neuztvers neviens normāls cilvēks par nopietnu cilvēku. Pa tādiem cīpariem, ko viņš uztaisīs. Tur viss, zinu, ebrejos, tā tur viss aiziet apkārt un tā tālāk. Cilvēki mīl runāties, komunicēt savā starpā. Viss uzzinās ļoti ātri. Pusdienas jautājums. Visa Kāna, visa Galileja, visi miesti, kas ir apkārt. Kapernaum uzzinās viens momentā. Pa tādiem podu džekiem. Rakstīts tālāk svētajos rakstos. Jēzus viņam sacīja, tagad pildiet trauks un ūdeni. Un viņi tos piepildīja līdz malai. Un viņš tiem sacīja, tagad smeliet un esiet vēl galdu uzraugam. Mielas pāraugam. Un viņi to aiznes. Iedomājies, vēl Jēzus iesaistīs šajā visā lietā. Tagad ņemiet un nesiet vēl galdu uzraugam, lai viņš skatās, ko jūs te esiet atnesuši. Sulāņi domā, tas vispār sit visus korķus ārā, saprot. Tev prasīts vīnu atnes. Tu viņam nes ūdeni. Garšot. Pagaršu ūdeni, kāds ir ūdens. Ko mēs esam te sastrādājuši? Pagaršu ūdeni. Vajag vīnu garšot, degustēt. A šie ūdeni viņam nes garšo. Pagaršo, kāds ir. Mums ir tās domas. Ko viņš vēl par mums vispār var padomāt, pateikt? Kas mēs nesaprotam kaut ko mēs esam vispār sastrādājuši. Un ejam vēl nesam tiešām smeļ šo ūdeni. Smeļ. Un nes vēl šim galdu uzraugam. Es saprotu, vēl viņi aiztītos projām visu bars. Visi seši, kā vilkt projām, tu nozabētu vienu papēžu. Vēl ņem un nes. Liekas, pilnīga muļķība pēdējā. Pilnīga muļķība. Tas ir stulbākais, ko viņi vispār savā dzīvē spēj sastrādāt. Stulbākais. Vairs nav kur ko izdarīt. Podus kaut kāds, pieaugušiem vīriešiem, sulāņiem, apkalpotājiem. Un tad rakstīts tālāk. Kad mielas pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija taps par vīnu. Nobaudījis ūdeni. Tu domā līdzi, iedziļinies svētos rakstos. Nobaudījis ūdeni, tad var pielikt turpat klāt, kas tikko bija taps par vīnu. Tikko bija taps par vīnu. Un kas visu situāciju, šo situāciju, kas varēja notikties, visu saliks savās vietās. Viss aizgāja tā kā pa sviestu. Šie akmens ūdens trauku nesēja. Infarktu te var dabūt. Saprot, ar šitādiem piedzīvojumiem. Te infarktu var dabūt. Tikko kļūst tomēr par vīnu. Un viņi tā apsēžās visi. Galva vēl reibst. No šitiem visiem podiem, ko te taisījuši bijuši. Reibst galva. Un pēkšņi ir vīns. Pēkšņi ir vīns. Rakstīts tālāk. Un viņš nezināja, no kurienes tas ir. Bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauc līgavaini. Viņam sacīja, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu. Un kad viesi ieskurbuši,
tad mazāk vērtīgo vai sliktāko. Bet tu esi pataupījis līdz šim. Tu to esi pataupījis līdz šim. Paklausības princips. Paklausības princips no šo sulāņu puses. Darīt pilnīgi to, kam nav nekādas loģikas, par ko cilvēki smējās. Cilvēki vienkārši smējās. Tad, kad tu mācies augstskolā, svētā gara augstskolā, rēķinies ar tādām lietām. Rēķinies ar tādām lietām. Svētā gara augstskolā Dievs tev pietuvina reālai dzīvei, reāliem notikumiem attiecībās ar viņu. Realitāte sākās. Kas ir realitāte? Dziedināšanas, brīnumu, zīmes un tā tālāk. Gatavojies tam, ja tu esi gatavs mācīties svētā gara augstskolā. Tur ir actions. Tur vairs nav teorija. Saproti? Tur vairs nav teorija tik daudz. Tu jau esi izvēlējies savu kalpošanu, vai pārnestā nozīmē no dzīves savu profesiju jau tu esi izvēlējies. Tu esi izdarījis, izmetis kauliņus, kas tu dzīvē gribi būt. Tu esi Dievu komunicējies, kādu kalpošanu tu gribi. Tu esi izvēlējies jau, tu esi Dievam pateicis, un Dievs tev devis to, ko tu tieši vēlies. Viss mainās. Dievs tev maksimāli vēlās pietuvināt sev. Maksimāli. Augstskolā ir platumi, garumi, augstumi un dziļumi. Un vēl vairāk. Tad ir bakalaura grāds, tad ir maģistra grāds, tad ir docenta grāds, doktora grāds un pēdējais ir profesora grāds. Jā, profesora grāds. Tas viss notiek svētā gara augstskolā. Svētā gara augstskolā. Tur, kur ir dziedināšanas, brīnumu, zīmes un piedzīvojumi ar Dievu. Es nejokojos, es nopietni runāju. Domā par to, kam tev Dievs aicina. Pēc Dieva valstībā, Dieva vārdā ir princips. Klausīties, paklausīt vai piekrist. Un tad, kad tu tam esi piekrits, tu esi paklausījis, izpildīt. Šis brīnums varēja nenotikt šiem sulaiņiem. Šis brīnums varēja nenotikt viņa dzīvē, ja viņi atteiktos vispār kaut ko darīt. Nē, mēs liecies tu Jēzu mierā, ņem to saviem traukiem, nes pats viņus. Mēs nenesīsim, mēs uz šitādu piedzīvojumu, uz šitādiem podēm neparakstīsimies. Uz šitādiem blēņām. Liecies tu mierā. Mēs saprotam, ar ko tas viss draud. Gribi, reku tavu mācekļi, ņemiet un nesiet. Mēs nenesīsim. Tas muļķība tā ir pēdējā. Pēc tev prasa vīnu, tu pēdnes ūdeni. Tu vispār saproti. Pilnīgi atžgārnas lietas darīt. Pilnīga nepaklausība. Pilnīgs nesapratne. Pilnīga neloģika tam visam. Tev saka vienu, Nils, izdara vienu, tu pilnīgi kaut ko citu dari. Tad viņš pēc tam tev dod to darīt vairāk. Loģiski, ka nē. Vienreiz izdarīja ne tā, otrureiz, trešureiz izdarīja. Atvaino brāli, es tev mīlu, bet es labāk šo darbu iedošu kādam citam izdarīt. Man vienkārši nav laika tevīm te ķēpāties. Auklēties. Ja es tev saku vienu izdari, tu izdari visu otrādi. Ar kājām gaisā. Saproti? Tas viss nav nopietni. Padomā par to. Ko tu dari? Un tad, kad tu būsi izdomājis, tad pienāc man par to darbiņu vai par to haltūru vai vēl par kaut ko parunāsimies nākošais. Tu tiec galā ar savām domām, ar saviem plāniem. Dievs vēlās, lai brīnums notiktu tavās rokās, saproti? Jā, lai tu par viņiem ne tikai dzirdētu par viņiem. Viens, ka tu dzirdi, Dieva ideja, lai tevi ierautu iekšā tajā notikumā, tajā brīnumā, lai tu būtu līdzdalībnieks tam visam, saproti? Dievam tāds princips. Viņš to vēlās, lai brīnums notiktu tavās rokās.
tavā notikumā, tavās mājās, tavā darbā, tavā biznesā, tavā ģimenē. Viņš to vēlās. Jautājums, vai tu esi gatavs ar viņu iet kopā? Līdz galam. Saproti? Līdz galam, līdz šim brīnumam. Līdz šim brīnuma norise. Vai tu esi gatavs iet? Darīt neloģiskas lietas, priekš pasaules neloģiskas lietas. Priekš viņa. Paklausības princips. Klausīties, uzklausīt vai piekrist, un pēc tam izpildīt. Un pēc tam izpildīt. Saproti? Brīnums notiek tikai tad. Nevis tā, ka tu tikai klausies un piekrīti. Brīnums notiek tad, kad tu sāc rīkoties. Saproti? Tad, kad tu sāc rīkoties, tad tikai notiek brīnumi. Reālas fiziskas darbības. Reālas fiziskas darbības. Tas Dievam ir svarīgi. Tad notiek brīnumi tikai. Tad, kad tu sāc rīkoties. Un viņš sacīja, ik viens cilvēks vispirmāk tiek priekšā labo vīnu. Un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko. Bet tu esi pataupījis līdz šim. Dievs vēl joprojām labo vīnu ir pataupījis līdz beigām. Viss, kas notiek globālā mērogā, visas evaņģelizācijas, visi piedzīvojumi ar Dievu, visi notikumi ar Dievu. Es tev varu pateikt. Tas ir pravietisks vārds, šī grāmata. Šī grāmata ir pravietisks vārds. Dievs šo pēdējo ir sataupījis, sagatavojis šo pēdējo vīnu, šo masveidu izliešanos. Ir sataupījis līdz pēdējiem laikam. Līdz pēdējiem laikiem. Kad mielas pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tikai tie, kas kalpo, tikai vārda darītāji, sapratīs, par kādu vīnu iet runu. Amen. Tikai tie sapratīs. Galda pāraugs, cilvēks, kuram ar šo notikumu būtībā nav nekāda sakara. Viņš rētie raksta, ka viņš nezināja, no kurienes tas ir, no kurienes šis ūdens ir, kurš ir tapis par vīnu. Viņš nezināja, viņš vienkārši paskaties, več normāli, malači, vienkārši malači, pielika tikai punktu, tagad viss varētu sākt turpināties tālāk, visi kārtībā. Ir noveicies mums, nopietni noveicies ar šo vīnu. Viņš nezināja, no kurienes tas viss ir. Viņš pat nezināja, ka šis brīnums ir noticies šo 6 ūdens nesēju rokās. Viņš pat to nezināja. Viņam varbūt tad arī neinteresē tas viss. Bet tu, Dievs, šo labo vīnu, šo pēdējo vīnu, esi pataupījis līdz šim. Līdz beigām. Kamēr tu savā dzīvē netiksi galā ar vārda klausīšanos un uzklausīšanu. Ja tu zini un lasi svētos rakstus, ja tu runa bieži vien par ūdeni svētos rakstos, svētie raksti saka, ka Dievs savu draudzi, savus cilvēkus, brāļus un māsas draudzē, mazgā ūdenī caur vārdu. Mazgā ūdenī caur vārdu. Nevis tev liek baļā iekšā vēl kā ārā. Vairākas reizes dievkalpojumā. Mazgā ar vārdu. Mazgā ar vārdu. Dievs mazgā ar vārdu. Kamēr tu nesapratīsi šo principu par Dievu vārdu klausīšanos un par viņu piekrišanu, kamēr tu neatļaus, lai Dievs tev mazgātu ar vārdu, kamēr tu netiksi galā ar Dieva vārdu, kamēr tu nesāksi šo Dieva vārdu nest
piekrist viņam, kā šie ūdens nesēji. Ņem un nes to Dievu vārdu. Tic viņam. Kamēr nesāk Dievu vārdam noticēt, nesāks nest Dievu vārdu, panest viņu, paciest viņu, pieņemt viņu. Kamēr tu ietļaut, lai Dievs tev mazgā ar Dievu vārdu, tu svētā gara augstskolā netiksi. Es tev varu pateikt. Tu svētā gara augstskolā pie vīna netiksi. Dievam ir princips. Tad, kad tu piekrīt Dievu vārdam, tad, kad tu viņu saproti, tad, kad tu nevis reliģiozi piekrīt, jā, Dievs, es piekrītu, bet tepat laikā tavs sirds nepiekrīt. Tavs domas ir tālu no tā viss projām, saproti? Kamēr tu nepiekrīti, nepareizi tulko, nepareizi izproti Dievu vārdu. Dievu vārds ir dots tulkot tiem, kas viņu saprot pareizi un pareizi tulkot. Devim tāds princips. Ja tu to pareizi sapratīsi, tā kā Dievs saprot. Tā kā Dievs svarīgi, lai tu visu redzētu, visu saprastu. Tā kā saprot Dievs. Un ja tavā dzīvē būs atžgārnības, otrādi viss, tā līdz pēdējiem vīnam tu netiksi. Līdz svētā gara spēkam. Svētā gara spēkam. Vīns salīdzinās bieži vien svētos rakstos kā īpaši svētā gara klātbūtne. Īpaši klātbūtne. Nevis vidusmēra klātbūtne, bet īpaši. Augstskolas klātbūtne. Saproti? Dievs gatavs vairāk un vairāk. Tev kaut ko darīt. Tiec galā ar ūdeni. Tiec galā ar Dievu vārdu. Sāc viņam piekrist. Sāc viņu respektēt. Sāc viņu pieņemt. Nevis konfliktēt ar viņu. Starāniet visu laiku. Tu ilgi vari nosēdēt kādā no pamatskolas klasēm un kādā no vidusskolas klasēm. Un vēl mācīties teoriju. Vēl un vēl mācīties teoriju, saproti? Es ticu, ka varbūt tavu galvu jau piebāst ar to teoriju. Daudz cilvēku formāli pievēršās svētiem rakstiem. Formāli. Formalitātes. Ķeksīts. Palasīja Bībeli. Viss kārtībā. Vairāk man nevajag. Dievs vēlās, lai brīnumi notik tavā dzīvē, saproti? Jā. Viņš to vēlās, tas ir viņa raksturā iekšā. Bet bieži vien nenotik, tāpēc, ka cilvēki nav gatavi. Bieži vien Dievs nedala svētās gara dāvanas, tāpēc, ka cilvēki nav gatavi. Salaidīs visu greblī ar tām dāvanām, saproti? Salaidīs visu greblī. Dievam nav nevajadzīgas problēmas un nevajadzīgi piedzīvojumi. Dievam tas nav vajadzīgs. Viņam visu vajag gostandārts, saproti? Tā kā tam ir jābūt. Tas ir viņa princips. Un šo pēdējo vīnu, viņš ir pataupījis līdz beigām. Viņš jau viņu joprojām taupa. Kad tu tiksi galā ar ūdeni, ar viņu vārdu. Tad, kad tu tiksi galā, tad laižam uz priekšu. Nākamās lietas. Tas tā ir svētā gara skola. Tie svētā gara principi. Halleluja. Es ticu, ka tu kaut ko saproti. Ka tu pieņem, ka Dievs tev maina. Ka Dievs tev respektē, ka Dievs runā uz tevi. Dievs vēlās tev celt un celt vēl. Vēl uz priekšu. Dieva iepazīšana nebeidzās ar vidusskolu.
ar formālām attiecībām, ar vidusmēra attiecībām. Ar to viss vēl nebeidzās. Tas tikai starposms, es saprotu. Tikai starposms. Vēl viss labais ir priekšā tavā dzīvē. Es to gribu pateikt. Piedzīvojumi ar Dievu vēl tikai sāksies. Kā saka, iešoņa večer tavā dzīvē. Tu vari piecelties tagad kājās. Pacel rokas augšā. Aiztaisiet acis. Un saki, Dievs, es vēlos šo labo vīnu. Es vēlos, Dievs, iepazīt Tavu vārdu. Pildīties Tavam vārdu. Ticēt Tavam vārdam. Es gribu tikt galā savā dzīvē ar jautājumiem. Kas Tev, Dievs, nomāca? Lai es būtu svētīts, lai es kalpotu Tev, lai es ticētu Tev, lai es rīkotos, Dievs, lai es pildītu, Dievs, Dievs, Tavu vārdu. Palīdz, Dievs, Dievs man to saprast. Maini mani, koriģē mani un pietuvini. Lūdzu mani pie Tevis vēl vairāk. Tur, kur Dievs ir brīnumi, dziedināšanas un zīmes. Halleluja. Palūdz tagad Dievu saviem vārdiem. Palūdz Dievu saviem vārdiem, kas piepild tavu sirdi. Halleluja. Lūdz, lai Dievs tev ved dziļāk savos platumos, garumos, augstumos un dziļumos. Lai viņš paņem no tavas dzīves visu nevajadzīgo projām, kas tev var traucēt. Pat arī labas lietas, racionālas lietas, ar ko tu vari varbūt pārāk aizraukties. Dievs vēlās attīrīt tavu dzīvi no varbūt pat nevajadzīgām lietām. Lai būtu, Dievs, tavas lietas, tavas kalpošanas, piedzīvojumi, Dievs, ar tevīm Jēzus vārdā. Sveitīties katru cilvēku šeit. Piepildi, Dievs, katru. Sveitīties katru ģimeni, katru brālu māsu, katru, kas pārkāp šīs draudzes slieksni Jēzus vārdā. Sveitīties arī tos cilvēkus, kur kādu apsvērumu pēc nav šeit draudzē. Sveitīties mūsu kristīgo centru misiju brāļus un māsas Dievs draudzē. Sveitī ved katru Dievs uz priekšu, Tēvs. Katru Dievs. Mazgā Dievs ar vārdu. Mazgā Dievs ar vārdu. Halleluja. Lai mēs visi cauriem būtu tīri un Tev patīkami un Tev pieņemami, Dievs. Lai mēs būtu līdz tādam līmenim mazgāt ar vārdu, ka mēs esam gatavi, Dievs, ar Tevīm. Nevis strīdēties, nevis bakstīt, Dievs, Tev, bet piekrist, Dievs. Dod man, Dievs, šo sirdi pareizo, Dievs. Šo mīksto sirdi paklausīt, Dievs, Tev. Paklausīt, Dievs, Tev. Klausīties, uzklausīt un paklausīt, Dievs, un izpildīt Tavu vārdu. Dod mums, Tēvs, šo Dāvida sirdi Jēzus vārdā, par ko runā svētie raksti. Kas ir, ka Dāvids būs tas cilvēks, kurš darīs visu, ko es gribu. Kāda Dieva pilnība šajā vārdā ir. Kurš darīs visu, ko es gribu, saka Dievs svētajos rakstos. Nevis kaut ko, kaut kā Sauls pirms tam, bet kas darīs visu, ko es gribu. Halleluja. Svētītās mūs ar šo paklausīgo sirdi, Tēvs. Ar šo dievbijīgo sirdi, Tēvs. Ar šo svētā gara klātbūtni Jēzus vārdā, Tēvs. Piepildi, Dievs, mūs. Maini mūs. Māci, Tēvs, mūs Jēzus vārdā. Ved, Tēvs, mūs no mīnus uz plus attiecībās, Dievs, ar Tevī. Tas, kas bijis vakar, Dievs, var būt svarīgs priekš mums. Lai pēc nedēļas, pēc 2 tam būtu vēl mazāku nozīme, Tēvs.
Lai mēs, Tēvs, iet uz priekšu šajās attiecībās, Dievs, ar Tevī. Tur, kur citi apstājās. Tur, kur vidusmēra kristieši apstājās. Kuri apmierinās ar parastiem vienkāršiem dievkalpojumiem, ar formālām lietām, ar formāliem dievkalpojumu apmeklēšanām. Bet, kur Dievs, Tu katru no mums izmantotu katru dienu, Tēvs. Katru dienu. Lai mēs visus apstākļus apkārt redzētu. Dievs ar Tavām acīm. Ar Tavām gara acīm, Jēzus vārdā. Sveitīties katru šeit. Lai reliģija no šīs draudzes, un no mūsu draudzes misija, un vispār no Latvijas draudzēm, Tēvs, attālinātos tālāk un tālāk. Lai ienāktu, Tēvs, Tavu vārda tīrība, Jēzus vārdā. Tavu vārda tīrība. Tavu vārda skaidrība. Tavu vārda miers, prieks un spēks, Jēzus vārdā. Sveitītās Latvijas draudzes. Sveitītās visus kristiešus šeit, Latvijā. Sveitī visas tradicionālās, netradicionālās draudzes un baznīcas, Jēzus vārdā. Jo Dievs ceļ vienu kopēju draudzi, nevis dažādas draudzes ar dažādām valstībām iekšēnē. Vienu kopēju svētie raksts saka. Sveitī Tēvs katru Tēvs. Sveitī šeit pat to luterāņu draudzi, kas pār ielā ir. Piepildi Tēvs viņu ar savu spēku, Tēvs, ar savu klātbūtu, Tēvs. Sveitīties kalpotājus, sveitīties mācītājus, sveitī draudzes locekļus un visus baznīcas locekļus, visus cilvēkus, kas pārkāp šīs luterāņu draudzes slieksni, Jēzus vārdā. Visus Tēvs sveitī ar apskaidrību, Dievs, par Tavu vārdu. Ar apskaidrību par Tavu vārdu. Ar ticību, Tēvs, Jēzus vārdā. Ar dzīvu ticību, Jēzus vārdā, kuru pamatojās darbos. Nevis formāli, bet kuru pamatojās darbos, Tēvs. Sveitīties katoļu pareizticīgo baznīcas Latvijā. Maini, Tēvs, ar savu garu spēku pilnīgi visu. Pārliecini, Tēvs, ar svētā gara skolu, kurā klasē mēs katrs atrodamies. Kurā klasē mēs katrs atrodamies. Palīdz, Tēvs, mums kārtot šos eksāmenus skolas nobeigumā un pāriet uz nākošo skolu. Pāriet uz nākošo etapu mūsu dzīvē. Halleluja. Es paskatos Tev, Dievs, ka Tu esi šeit. Es paskatos Tev, Tēvs, ka Tu darbojies. Es paskatos Tev, Tēvs, par dziedināšanām brīnumiem uz zīmēm šajā draudzē. Par dziedināšanām brīnumiem uz zīmēm šajā draudzē, Tēvs. Es paskatos Tev, Dievs, ka Tu esi Dievs šajā draudzē un cita Dieva nav, Jēzus vārdā. Halleluja. Slava Tev, Tēvs, ka Tu mīli katru no mums, ka Tu esi nolaidies ar savu spēku šeit, Jēzus vārdā. Halleluja. Ka Tu mūs maini savā spožumā, Jēzus vārdā. Mēs esam gatavi piekristies Tavam vārdam, ticēt Dievs, tā kā svētie raksts saka. Nevis reliģiozi, nevis formāli, bet ticēt, kā saka svētie raksti. Ja jūs ticēsiet, tā kā svētie raksts saka, no jūsu miesas plūdīs svētā ūdens straumes. Svētā ūdens straumes. Svētā gara straumes. Halleluja. Slava Tev, Dievs, par svēto garu. Slava Tev, Tēvs, par Tavu vārdu. Halleluja. Slava Tev, Tēvs, par Tavu mīlestību šeit, Jēzus vārdā. Halleluja. Es paskatos Tev, Dievs, par visu, kas notiek šo cilvēku dzīvēs. Par visu, Tēvs. Ka Tu esi labais Tēvs. Ka Tu dod to, ko mums tieši vajag. Sveitīties katru cilvēku, Tēvs, ar dziedināšanu šeit, Jēzus vārdā. Dziedini, Tēvs, katru cilvēku šeit. Katru laulību šeit dziedini, Jēzus vārdā. Halleluja. Katru laulību, Dievs. Atklāj savus principus, Dievs, par laulību, Tēvs. Sava vārda principus. Lai mēs noticētu Tavam vārdam. Halleluja. Un respektētu Tavu vārdu.
Jēzus vārdā. Es pasakos to, Tēvs, par dziedināšanām, brīnumiem un zīmēm šajā draudzē. Tēvs, es tiešām pasakos, kad laiks šis tuvojās, kas tuvojās šis laiks. Kā svētie raksti saka, jūs redzēsiet eņģeļus nonākamu un uzējam uz debesīm. Jūs redzēsiet vēl lielākas lietas par šīm. Tā kā jūs paši brīnīsieties, no kurienes tas viss ir. Halleluja! Es paskos tev tās par šo labo vīnu. Par labo vīnu, kuru tu esi pataupījis līdz šim. Kuru pasauli nezinu un nesaprotu. Bet tu, Devs, zini, tu esi šis vīna dārza īpašnieks, vīna dārznieks, kurš visu organizē, visu gādā un visu izdara tā kā vajag. Jaunais vīns, nezināmais vīns, kuru pasauli nezinu un nesaprot. Bet tas Tēvs nāk no tevis, Jēzus vārdā. Tas Tēvs nāk no tevis. Slava tev, Tēvs, par tavu vārdu, Jēzus vārdā. Jēzus, Dieva dēls.